ir 3 naktī. Un mūs tā purina vējš, ka mēs pārdzīsim mašīnu kaut kur citur. Kur ir smilšu virpuļi. Mēs varam slēpties aiz tā busiņa. Kaut kur tas arī domā palikt. Jā. Tātad kopš pagājušās nakts 12. šeit sākās milzīgs vējš. Jā, lai gan solīja, ka būs tikai 4 naktī. Un es tam biju gatavs celties 4 naktī. Jā. Un šis vējš turpināsies 2 dienas, tāpēc mēs arī šeit nedēļu jau esam nodzīvojuši. Un mums jau bija plānots doties prom, bet mēs tāpēc dodamies prom. Mēs neesam gulējuši šonakt, tāpēc mēs varbūt nefiltrējam kaut ko, dažas lietas. Jā. Bet ne jau mani tu. Ko tad? Nu pastāst, vienkārši ievadiņu. Wow! Mēs atkal tiekam galā ar visām kakām. Tā ir tāds foršs placītis kemperiem. Kārlis grib braukt pāri tur. Es viņam saku, ka tas ceļš mūs neizturēs un mēs iebruksim. Un viņš aizgāja strādniekiem prasīt. Te kaut kādi strādnieki ir. Vai mēs tur drīkstam braukt, un es ļoti ceru, ka viņam teiks, ka nedrīkst. Paskatieties. Visi mēs nomirsim te, tad tas strādnieks būs vainīgs. Mēs vienkārši Mēs esam uz vienvirziena ceļu šobrīd. uzmanīgi tur sānstoņi. Un tajā uz tā vietu, uz kuru mēs braucam, bija rakstīts, nekādā gadījumā nebrauciet pa šito ceļu. Viss būs slikti. Mums vēlreiz caur ūdeni jābrauc. Nu, jā, tikai kā tā apgriezīsies. Aha. Būtības greišas. Nevajadzēja ūdeni, lai tiekšā. Nu, viss. Viss, iesprūdām. Jāizmanto roceni tagad. Mēs vienkārši kā nenormālie tagad zipājam. Ak, Dievs! Es reāli gribu izkāpt. Ui! Ui! Beidz! Ak, Dievs! Vispār vairs nebūs bail no parastajiem serpentīniem. Nu, zin kā. 4x4 ir forši, bet priekšpēciņai ir nav nevainas. Wow! Un pie tam viss švakākais - 88 kW. Normāli uzzipājām. Vēl jau neesam augšā. Un vēl nē. Es ceru, ka drīz būsim. Ja godīgs arī man jau gribās atpūsties bišķiņ. Man arī mana presīte vienkārši ir kā akmens. Galvenais, lai nav
super šauri, tādi aslīkumi. Es domāju, ka tūlīt arī būsim. Sīkais vispār nenojaušu, kas te notiek. Es domāju, ka viņš neatbrauc pa to ceļu. Pusī. Jūs noteikti nedzirdat, bet te ir tik skaisti. Nu, re, kur mēs tā dzīvojamies. Staigājamies ar blubiņu. Te mums ir kanjons no Temu. Un te mums ir busiņš. Izgāja ārā paskatīties. Skatās. Nes, ko viņš tur labu izdomās. Nu, cerams, ka viņš brauks, jo man roka jau salst. Nu, aiziet, saņemies. You can do it. Ja mēs to izdarījām, tad tu arī to var izdarīt. Jā, aiziet. Brauc. Yeah. Up. Labais. Cik viņu tur ir daudz? Wow! Iet lejā ir tā, zini. Jā. Nevar tādu mierīgu soli nolikt. Mēs tagad ejam lejā pa to ceļu, pa kuru mēs braucām augšā. Nepatīk filmē. Kā es sāku filmēt. Bon appetit. Labi, ka Blue guļ. Sāp sirsniņa. Re. Hei, jubilārs! Kurš šodien ir jubilārs? Blubi! Tev 3 gadi! Jā, tev šodien 3 gadi! Tev dzimšanas dienā! Iziesim skaistā rīta pastaigā. Es nāku! Nāk mūsu pastaigā. Au! Ikdienas pastaigā ar mani un Blubi. Paliks vēl bišķīt sliktāk, pirms paliks labāk.
Daudz baltu dieniņu, laimiņā dodi, dižani, ražani, vojoti. Tā izskatās svētdienā. Tur vienkārši triljons cilvēku. Te daudz cilvēku. Un mēs gaidām, kad mums uzlādēsies akumulators, lai mēs varētu aizbraukt kaut kur. Mēs pametam šo lielisko vietiņu, lai brauktu uz citu lielisku vietiņu. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevarējām palikt vienkārši šajā lieliskajā vietiņā. Jo mēs uz citu lielisku vietiņu brauksim, jo mazajiem ir dzimšanas diena. Mēs atbraucām uz mūsu jauno adresi. Un reku, te mēs paliksim. Vai mums var divas viņa redzēt? Kur? Tās rekur. Vienkārši jēmas taču. Rekur. Ok. Nē, neredzēju. Tā mēs no rīta pastaigājamies, vai ne? Pa tādām kalnu takām. Mums naktī ļoti traucēja gulēt tas suns. Viņš nāca pie mūsu busiņa riet. Blūgam bija vienalga, bet 3 naktī mēs negulējām. Vai? Tā ir tik skaisti. Vai ne, Blū? Tik skaisti. Ko tu tur ieraudzīji? Paskaties. Tāda rīta pastaiga. Re, kur mūsu mājiņa. Un es dodos pārgājienā uz kalniņiem. Jāpilda misija. Tagad mēs būsim arī kalnos. Ļoti skaisti. Dodamies tālāk. Opņā. Kā jums šķiet, ko šitas nozīmē? Var tak iet, vai ne? Vienkārši atver vārtiņus, aiztaisi un dodies tālāk. Re, kur šie kāpuri, kas tagad izskatās kā čūska, bet tie vienkārši ir vairāki mazi. Ir ļoti, ļoti bīstami dzīvniekiem, suņiem un kaķiem, jo viņi izdala kaut kādus matiņus, kurus nolaizot vai apēdot, tad dzīvnieciņš nevar pēlpot vairs. Kaut kas tāds. Cilvēkiem arī bīstami, bet ne tik. Viņi ir pavasarī visbiežāk sastopami. Viņi ir priedēs tādos, kur ir tādos te tā kā tīklu kunkulīšos. Un no šitiem uzmanieties, tīpaši jums ir dzīvnieki. Viņi jau sajūt, ka man kaut kāda paranoja no viņiem ir, jo bailīgi man ir uzkāpt, jo tie viņu matiņi var pieķerties pie manām botām
tad es viņus varu aiznest uz busiņu, un tad plūva ar viņu tos maciņus dabūt, un tad viss slikti. Fuj. Un es tieši šorīt tieši šorīt par viņiem lasīju. Ja es nebūtu lasījusi, tad man tagad nebūtu bail, bet varbūt tad es arī būtu neuzmanīgāka. Un tas ir mums vistuvākais ciematiņš, no kura arī sākas tās pārgājienu takas lielākoties. Tas ir tāds kā Tatros Zakopāne, tā te ir šis ciematiņš, un kad mēs braucām šeit, mēs to nezinājām. Bet te ir problēmas ar palikšanu, jo rekurskos tur ir kaut kāds pārkings, iespējams maksas, iespējams nē. Un tad tur, kur mēs paliekam. Bet tur, kur mēs paliekam, tur ir blakus netālu māja, lai gan es nezinu, vai viņi pieder tai mājai, bet tur ir 2 suņi, un viens no viņiem visu laiku rej. Tā kā non-stop rej, viņi sēž uz klints malas un rej uz mums, un tad 3 naktī viņš nāca pie busiņa riet. Un tad, protams, mēs pamodāmies. Labi, ka Blū nereaģēja, es vispār brīnos, ka viņi nereaģēja uz to, bet jā, tas ir diezgan kaitinoši. Kārlis nav izgulējies, tad viņš ir niķīgs. Bet īsti citu variantu, kur palikt nav, jo te ir arī, tas ir dabas parks, šie kalni, un tad līdz ar to ir ļoti ierobežotas iespējas kaut kur palikt pa nakti, tā kā neoficiāli. Arī kempingu te īstenībā baigi nav. Ir viens netālu ar ļoti sliktām atsauksmēm. Un tas ir stulbākais, jo te ir tik daudz ko forši staigāt un redzēt un darīt, bet īsti nav kur palikt. Tā forši mierīgi, ka tev neviens netraucē. Ja nebūtu tas suns, viss būtu vienkārši ideāli. Bet es nezinu, ko ar to suni darīt. Es ceru, ka viņš piekusīs kādā brīdī, bet vakar viņš rēja praktiski visu dienu. Un viņš īsti nepiekus, un tad viņš pagulēja un nāca tajos 3 naktī riet. Es nezinu, vai viņam apniks, ka mēs tur esam un viņš pārstās, vai arī mums apniks un mēs aizbrauksim. Principā 2 varianti. Šī taka ir kaut kas nereāls. Es, protams, aizgāju nepareizi. Man pa šajien nevajadzēja iet. Es pieņemu, ka šī taka ir slēgta, bet paskatieties. Paliek arvien labāk un labāk. Oh my God! Wow. Vienkārši džunglis. Es iešu pār tam tiltiņam, bet es likšu telefonu kabatā, jo man bišķiņ bail ir, ka viņš iekritīs kādā spraugā. Tiekamies otrā pusē. Es tagad iešu atpakaļ pa to tiltu, un es turēšu ļoti stipru telefonu un mēģināšu nofilmēt, kā tur izskatās.
Nu, re. Pēc gandrīz 3,5 stundām esmu atpakaļ mājās. Oi, kāds tu labiņš. Oi, kāds labiņš. Vismaz viņa neaiztiks, tevi neuztraucies. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Mazais te pīpē savu ošņāšanās bumbu. Jo tur aiz loga. Vienkārši ballīte. Mana taka aiziet tur, bet tur viss ir sabrucis un traktoriņš mēģina glābt situāciju. Hola! Ja kas šī ir jau nākamā diena, otrdiena šodien ir, un es gribēju iziet nelielā pārgājienā, bet jūs jau redzējāt, kas notika. Tur, kur man jāiet, manā maršrutā, upe ir izskalojusi taciņu un traktors mēģina tur kaut ko saglābt. Teorētiski nav zīme, ka tur nedrīkst iet. Un tīri teorētiski es varētu mēģināt tur iziet. Bet zinot mani, visdrīzāk es atkal iekulšos kādās nepatikšanās, un man šodien galīgi tam nav iedvesmas, tāpēc es iešu atpakaļ uz busi. Atjaunotā informācija par tiem suņiem. Tātad, vakardien tie suņi, viens no viņiem, pa visu dienu rēja aptuveni tikai pusstundu, varbūt bišķi vairāk, bet daudz mazāk nekā pirmajā dienā. Un pa nakti viņš atnāca ap 11. vakarā pie busiņa, bišķiņ pārēja kaut kādas 2 minūtes. Un tad viņš riedams atnāca, parēja un riedams aizgāja prom. Kopumā tās bija kaut kādas varbūt 5-7 minūtes, cik viņš rēja. Tā kā mums ir progress un izskatās, ka viņš padosies pirmais. Tāds maziņš, tādā lielā kalnā. Jau būs pabeigts. Karlos džungļos. Lubiņš upē. Wow! Nepaspēju. Vienkārši dzīvnieki. Visu laiku ir apkārt visādi dzīvnieki. Mēs ar Bubiņu atradām kaut kādu ļoti senu mājiņu. Sveicieni no Malagas! Juhu! Bet kā mēs te nokļuvām, jūs jautāsiet? To skatieties nākamajā sērijā.